Nu, ko, mēs mēģināsim atskatīties uz šo gadu, kas tas bijis ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, un gal galā priekšnieks Ainārs Pēnis noteikti varēs pastāstīt. Nu, vēlreiz pakratīt ar pirkstu, ko cilvēkiem vajadzētu darīt šajos svētkos, lai tos nesabojātu. Labrīt, Pēņškungs. Labrīt. Labrīt. Nu, vispirms jau par to, kāds bijis aizdīts gads. Manuprāt, viņš ir bijis pietiekami nemierīgs, sākot ar dabas. Es pat uzskatu priekš Latvijas dažām katastrofām, tad, protams, ir ar karsto vasaru daudziem noslīkušiem, un, godīgi sakot, laikam arī decembris ir bijis pietiekami nemierīgs, jo zvanot jūsu kolēģiem no rīta dežurantam operatīvā, viņš saka, nu, ka, redz, kā kāds ir aizmirs nopūst svecīt, kāds nepareiz lietojas plīti, un tomēr to bojā gājuši ir pietiekami daudz. Jā, nu, šis 2010. gads gan visā Eiropā, gan visā pasaulē bija diezgan traģisks dažādiem notikumiem. Tas arī Latvija negāja secen, jo sniegotā ziema lika savas problēmas janvārī, februārī, pēc tam sākās plūdi. Pēc plūdiem bija kūla toliņa, pēc kūlas ugunsgrēkiem karstā vasara, kuru savukārt nedzirdēt un neredzēt daudz cilvēku aizgāja bojā noslīkstot. Pēc tam rudens vētras, kas savukārt atkal postīja mežus un arī bija savas problēmas. Nu, un tagad atkal ziema ritīga decembrī, kas arī ļoti daudz bojāgājušie, ļoti daudz ugunsgrēku, kas saistīti tieši dzīvojamo sektoru, un tas tiešām rada problēmas. Nu, es domāju, ka tie cilvēki, kas kurina savus plītis vai krāsnes, beidzot ir sapratuši, ka tomēr jāizsauc tas skursteņslaudis, lai viņš pārbauda visu to pirms sezonas sākuma. Bet, nu, protams, advents vaināk tagad. 4. svecīte ir iedegta, 1. svecīte ir palikusi pavisam maza, vainagdziņš ir pažuvis. Nu, manuprāt, tas būtu viens, un, protams, arī tūlīt jau svecītes arī eglītē tiks liktas. Jā, un vismaz 10 vainadziņi jau ir vispār nodeguši, un viens no tiem kopā ar cilvēku, tā kā problēmas ir nopietnas, un kā man teica, ka neesot pareizi teikt, nedrīkst darīt, bet vajagot teikt, ka tas ir noziegums. Es arī tā uzskatu, ka ugunsdrošības noteikumu neievērošana elementāri, ka tas tomēr ir noziegums, un par to varētu būt, kad iestājas arī krimināla atbildība, protams, ja to visu pierāda. Jo uzmanīgiem tomēr ir jābūt, jo savu bezdarbību cilvēks var radīt postu ne tikai sev, bet arī apkārtējiem. Pēņškungs, īso kursu, ja tomēr tā uguns nelaime ir ielikusi tajā eglītē vai tajā advents vainadziņā un pat jau arī aizkaros un pēc tam tālāk, kas cilvēkiem pirmais ir jādara? Nu, pirmais, ja tas ir iespējams, ja tas advents vainadziņš un tas degšanas laukums nav liels, tad jāpaņem kaut kāda, vislabāk no vilnas materiāla, kaut kāda drēbe, ko uzmest virsū noklāt, lai to liesmu noslāpētu, bet ja jau viņš uguns ir izplatījies, tad, protams, pirmām kārtām ir jāevakuējās pašam un jāevakuēt visi cilvēki, kas ir tūmā, kas ir iespējams, un jāzvan 112. Skaidrs. Jaunais gads tuvojās. Ziemassvētki būs salīdzinoši klusi, tad jaunā gadā nu gan visi ies šaus, pagalmos, pļavās, vēl kaut kur pirotehnika, dažādi līmeņi ir nopērkami štābeļiem. Ko cilvēkiem šeit vajag ievērot? Pirmkārt jau, ja ļoti gribās un tie nagi niez, un es zinu, ka daudziem tas sagādā prieku, pērkot veiklā, ko vajag pirms ievērot? Es domāju, ka tagad jau cik tā sistēma viss ir nokārtojusies, katrai šim pirotehnikas izstrādājumam ir sava instrukcija klāt, un ja cilvēks nav slinks un nav pārgalvīgs un ievēro šīs instrukcijas, tad nelaimē nevajadzētu notikt. Mēs veicam, ko arī valsts policija veic reidus, mēs pārbaudam šīs pirotehnikas tirdzniecības vietas visu un arī pārbaudam to, ko tad viņi tur tirgo. Pagaidām nekādi tādi rupi pārkāpumi nav atklāti, tā kā es domāju, ja ar galvu visu dara, tad var darīt. Tad pirmkārt jau alkohols un pirotehnika nav divas savienojums lietas. Tas pats par sevi, protams. Daudz cilvēku noteikti teiks, pļavā jūs varat iet, uz ielas jūs varat iet, bet tas notiek, piemēram, daudz stāv nav iekšpagalmos. Mazums manā balkonā, manā automašīnā ir dzirdēts. Tā jau arī tās instrukcijas ievērošana, kuras skaidri un gaiši noteikti, kā viņi jānostiprina un tā tālāk, lai viņi neaišaut kaut kur sāņus, lai neiešauj kaimiņam pa logu iekšā istabā. Ir jau katru gadu kāds gadījums ir, bet nevarētu teikt, ka viņi masveidā šie gadījumi. Kādreiz viņi bija stipri vairāk, jo tad tā pirotehnika bija vēl no Krievijas armijas laikiem palikusi, un tad katrs šāva, kā mācīja, bez kādām instrukcijām, bez kā, un tad bija visādi brīnumi. Bet tagad jau bišķi tā stabilāk tā situācija ir. Bet, protams, galvenais ir jāievēro tas, kas ir rakstīts instrukcijā. Pašam ar galvu jādomā. Nevar no balkona šaut, nevar. Sabiedriski publiskie pasākumi, kur pulcējas vienvieti cilvēki, vismaz Rīgā noteikti, un es arī daudzos citās pilsētās būs, ka pilsētu centros Rīgā tas ir brīvības pieminekļi, būs saviesīgs pasākums, protams, arī neiztikt bez uguņošanas.
tur cilvēki ievēro šīs lietas, vai tomēr mums vēl nav īsti sapratnes par to, ka mēs esam daudz cilvēku vidū un ka tā nevar atļauties? Tie, kas organizē masas pasākumus, tie arī ir atbildīgi par šo. Viņi saskaņoja jums kaut kādas lietas? Jā, principā tas viss tiek saskaņots, un arī šīs vietas tiek norādītas, kurā vietā, un tā ir organizatoru lieta, lai viņi nodrošinātu, lai tur tūmā nebūtu šie cilvēki. Bet, ja kāds tur nodarbojās pats ar savu pašdarbību, tā ir diezgan tāda problemātiska. Tas arī varētu pārvērsties par noziegumu? Varētu, jā, obligāti, dabīgi. Ja arī nopirkts veikalā un nepareizi lietots, tas arī var būt noziegums. Tas var būt noziegums. Ja tas kādreiz izdarīs ar savu nepareizu rīcību kādam citam, tad par to būtu jāatbild. Mēs runājam par uguņiem un to izraisītām sekām, kā mums šogad ir gājis ar zemūdens mošķerniekiem. Vismaz pēdējo mēnesi sals ir bijis pietiekami liels. Cik es zinu, arī leduskārta ir pietiekami bieza, bet tomēr. Patreiz jau tā leduskārta ir tik stabila, kad mums vairāk tāda izsaukuma nav, bet tad, kad viņas veidojās decembra sākumā, tad bija problēmas, bija diezgan liels. Noslīka arī cilvēki, arī jūs raidījumos to rādīja, runāja par to. Bet patreiz tas nav, bet tas nenozīmē, ka var atslābināties, jo tomēr ir jāzina tās vietas, kur ir kaut kāda avoti nāk ārā, kur zem tiltiem un tā tālāk, kur ietekās kaut kādas, kur ledus kārtas ir plānākas un jāizvairās no tām vietām, tomēr iet makšķeri. Tur jau daudziem cilvēkiem, laikam, šo slimību nevar izārstēt. To, man liekas, to nevar izārstēt, tas ir viens, bet vienkārši varbūt, kad var tā ieskaidrot, ka tur tomēr ir drošāk, ka tur neiet, tur, kur ir droši, lūdzu, neiet un makšķerējiet. Jo vēl jau līdz pavasarim ir diezgan patālu, var izmakšķerēt, lai nenāk tā, ka būs lielie atkusņi un tad uz pēdējo ledu atkal iesbalansēt ar es nezinu, ko slēpiet ar kodu ledu, lai tikai neielas. Negribu sabojāt priekšsvētku sajūtas, bet tomēr skatoties uz nākamo gadu, kurš nav aiz kalniem, un ņemot vērā arī budžetu, un ņemot vērā to, ka iespējams janvārī ķersies šī budžeta izmaiņām, un iespējams tas varētu skart arī iekšlietu ministriju mazums. Jūs esat droši par savu budžetu, par savējiem darbiniekiem, par situāciju vispār? Ja mums ķersies klāt, tad mums ir jādod līzinga mašīnas, atpakaļ ugunsdzēsēju mašīnas. Tad jūs ar velospēdu brauksiet uz izsaukumu? Tad velospēdu varbūt kājām iesim, tā ir cita lieta, jā, bet tas ir viens variants, kur mums varētu vēl nogriezt, un otrs ir, tas ir jālikvidē ugunsdzēsēju komandas, jo vairāk jau cita mums nekā nav. Ja mums ir tikai komunālie maksājumi un algas darbiniekiem, vairāk mums nekāda cita līdzekļa nav. Jūs esat optimists? Jā, un arī citiem novēl to. Paldies, jūs novēlamies svētkos, lai tie būtu mīļi un jauki. Jā, paldies.